Labdien, cienījamie kolēģi, labdien, cienījamie klausītāji un skatītāji. Šodien mums dienas kārtībā ir viens jautājums, bet, manuprāt, ārkārtīgi fundamentāls un ārkārtīgi svarīgs jautājums, kas skar praktiski ikvienu Latvijas iedzīvotāju un noteikti arī šīs valsts nākotni kā tādu. Tātad runa ir par pagājušā nedēļā publicēto SKDS socioloģisko aptauju, kurā tika prezentētas Latvijas iedzīvotāju domas, viedokļi, un mēs varētu teikt sajūtas, kuras tiem ir, kad viņi iepazīstās ar Latvijas valdību un Latvijas valdības paveikto darbiem vai nedarbiem vai bezdarbību. Un tātad es tūlīt arī nosaukšu šos te skaitļus. Šie skaitļi praktiski liecina par to, ka sabiedrības uzticības līmenis politiķiem un konkrēti valdībai ir sasniedzis, manuprāt, jau neatgriezniski zemu līmeni, kas tiešā veidā ietekmē valsts drošību, vispār valsts attīstību un nākotni kā tādu. Tātad, saskaņā ar šiem SKDS aptaujas datiem, 39% no aptaujātiem sajūt un izjūt pesimismu par Latvijas valdību un Latvijas valdības darbu. Vēl 34% sajūt dusmas, un attiecīgi katrs var translēt, kas tas ir, dusmas, naidu, tātad ļoti negatīvu emociju, kad domā vai dzird par valdību kā tādu un valdības darbu. Tātad 12% ir viss vienalga, 12% ir vienaldzīga tātad šī valdība un viss, ko šī valdība dara. Vēl 8% tātad nevarēja konkrēti atbildēt, kādas sajūtas, kādas emocijas šī valdība viņos izraisa. Tātad, kas mums sanāk? Mums sanāk 39% plus 34%, tas ir 73%. Tātad 73% ir tie, kuriem ir pesimisms un dusmas. Tātad pieliekam klāt 12%, kam ir vienalga viss, ko dara valdība. Tātad tas mums jau ir 85%. Vēl pieliekam 8%, kuriem arī nav emociju, kuriem principā nevar uz šiem jautājumiem atbildēt vai negrib atbildēt. Tātad tas sanāk 93% no aptaujātiem. 7% sanāk tie, kam ir optimisms, kas tātad ir par valdību un tās darbu, un kuriem ir apmierinājums sajūtas. Tātad, tāds ir šīs aptaujas rezultāts. Ja? Un, manuprāt, SKDS ir pietiekami nopietna socioloģiska aptauja kompānija. Man nav šaubu, ka šie skaitļi varētu būt ļoti precīzi. Cits jautājums, kādas tās izsauc jau sajūtas un emocijas valdībā pašā un tie cilvēku profesionāļu vidū, kuri seko politikai. Manuprāt, es jau teicu savu viedokli, manuprāt, tā ir katastrofa, tas ir šoks, un protams, jāsaprot, kā šāda neusticība neradās vienā dienā vai pat vienā gadā. Tātad tas ir, diemžēl, daudzu gadu ne tikai šīs valdības, bet arī daudz iepriekšējo valdību darbības rezultāts. Tātad atcerēsimies, ka tomēr jau vairāk nekā 15 gadus tā ir vienotība un dažādi satelīti, kas praktiski ir ieņēmuši premjerministra amatu, finansu ministra amatu un principā atslēgas ministra amatus. Tātad, manuprāt, šī tātad arī sajūta ir šo te 15, pat vairāk jau gadu rezultāts. Tātad, ja mēs atceramies
finanšu krahu 2008. gadā, ja, tad mēs atceramies jau tādu pandēmiju, tagad konfliktu Ukrainā un viss, kas to saistās. Ja. Tātad šie ir rezultāti. Varbūt no manas puses noslēgumā katrs var paskatīties arī ļoti interesantus skaitļus, kas skār sabiedrības dalību Saeimas vēlēšanās. Tātad sākot no 5. Saeimas vēlēšanām 93. gadā, kāds tur bija procents, sabiedrības procents, kas piedalījās šajās vēlēšanās, un kā tas ir krities šo te jau vairāk 30 gadu laikā, praktiski visu laiku krities. Nu, neliels pieaugums bija sakarā ar Ukrainas konfliktu, tātad 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās bija neliels pieaugums, manuprāt, no 54%, kas bija 2018. gadā, līdz 59%, bet tas arī tikai tāpēc, ka bija pietiekami nopietna situācija, sākās konflikts Ukrainā, un cilvēki tā kā nedaudz mobilizējās. Bet vienalga tas nebija ne tuvu tām, kas bija 90. gados, kā cilvēki tātad piedalījās vēlēšanās. Tātad mēs varam pilnīgi teikt to, ko mēs arī šajos raidījumos esam runājuši, un to, ko daudz mums ir teikuši, tātad neticība, neusticēšanās, vienaldzība, apātija, tas ir pamats, tātad emocijas, kas šobrīd valda sabiedrībā. Un es gribētu kolēģiem uzdot jautājumu, principā divus jautājumus, ko varētu pārfrāzēt, tātad runāt klasiķa vārdiem, kas vainīgs un ko darīt. Vai arī, ja mēs to varam nedaudz pārfrāzēt, tātad, kolēģis, kādi jūsuprāt ir cēloņi šādam dramatiskam un katastrofālam rādītājam, un kādas tam varētu būt sekas? Es, protams, neprasu no jums, lai jūs, teiksim, dotu kaut kādu izēju šobrīd, ja, pēc šiem te gadiem un iespējams gadu desmitiem, kad šī situācija kļuva sliktāk un sliktāk. Bet tātad, kā jums šķiet, kas ir cēloņi? Kāpēc mēs esam nonākuši šādā situācijā un kādas varētu būt sekas Latvijas valsts drošībai un nākotnē? Tā kā es varbūt sākšu ar Līgu šoreiz. Līga, lūdzu, vārds tev. Paldies. Šie dati, kurus jūs nosaucāt, būtībā, manuprāt, ir ļoti, ļoti katastrofāli. Un, ja mēs agrāk runājām un vairākas reizes esam minējuši to, ka ar katru traku un nepārdomātu lēmumu faktiski valsts uzticība valstī tiek zaudēta, un tas ir bīstami un tas ir ļoti nopietni, tad šobrīd mēs jau redzam būtībā 73% ar dusmām, naidu un pesimismu. Tas jau nav tikai tāda neapmierinātība, bet ja cilvēks saka, ka šeit ir dusmas un naids, tad faktiski tas ir, ziniet, tāds kā pirms sprādziena brīdis. Tas nozīmē, ka vēl kāds piliens vai 2 pilieni vai 3 pilieni, un tas kauss būs pilns, un tur tad mēs varam neprognozēt vispār to reakciju, kāda var sekot no sabiedrības kā tādas. Tas nozīmē, ka principā mēs esam pirms eksplozīvā situācijā, kur tā neapmierinātība kļūst jau ļoti, ļoti nopietna. Un te atkal ir tas moments, ja, kas pie tā ir novedis. Tātad mums ir bijuši tādi ļoti aktīvi spēki. Es pat teiktu, teiksim, satelīti un satelītu satelīti valdošie, kuri ir mēģinājuši postulēt to, ka ja jums viss ir nepatīk, jums ir viss ir slikti.lv, tad tādā gadījumā jūs tur esat Kremlini un tā tālāk un tā tālāk. Un redziet, un šeit ir tas jautājums. Realitātē, nerunājot par šīm problēmām, mēs esam nonākuši pie tā, ka sabiedrība vairs ir nevis vienkārši vienaldzīga, bet sabiedrība jau ir absolūti pesimistiska, kas praktiski ir nākotnē ļoti bīstams moments, un otrs ir dusmīga un naidīga. Un tas nozīmē, ka tātad faktiski jebkuri notikumi, kas ir un kas notiks, var izvērsties pilnīgi neprognozējami, jo cilvēks dusmu un naida kaut kādā brīdī un kaut kādā emociju uzplūdā pēc savas būtības viņš dažreiz var nebūt prognozējams.
Un te nu ir tā realitātes ignorance, kas būtībā ir bijusi gadu laikā un ir visu laiku pietušēta, nu kas tad tev tur nepatīk, kas tad tev tur nepatīk, ja? Un neredzēt to patiesību, nu tā tad arī ir tā, kas ir šeit novedusi. Bet pie kā mēs varam nonākt? Un es esmu vairāk kārtēji minējusi to, ka šī kara darbība Ukrainā šobrīd viņa ir tā, kurā varbūt pietušē, bet tas nenozīmē, ka tas viss ir tā, nu, kā saka, aizplūst un nepaliek par to aizsardzību. Un jautājums ir šādā situācijā, ja mums notiek kaut kādi ekstrēmi notikumi, tad tas jautājums, ko man gribētos uzdot, un vai mēs apzināmies, vai tas cilvēks, kuram šobrīd ir šīs dusmas un kurš ir pesimistisks, un viņš redz, kas mums vispār valstī notiek, vai viņš redzēs jēgu aizsargāt valsti? Ko aizsargāt? Ko aizsargāt vai šo tā saucamo eliti, kura absolūti nerēķinās ar sabiedrību, kurā dzīvo atrauti no visa, kas vispār notiek valstī, kura negrib redzēt to, kā mēs nevis attīstamies, bet būtībā mēs ļoti daudzās pozīcijās degradējamies. Un tas ir faktiski tas bīstamākais, pie kā mēs esam nonākuši. Bet, un šeit ir jautājums, vai tas, ka mēs neredzējām gadu gadiem, un tie, kuri negribēja redzēt, un veidoja tādu ilūziju, ka viss ir skaisti, un viss ir ļoti labi, un mēs taču te tik labi dzīvojam, un mums vispār, ko jūs te vispār iedomājaties? Vai tā ir tuvredzība un stulbums? Nu, es atvainojos, bet man savādāk nevar nosaukt. Vai arī tā ir apzināta kaitniecība valstī? Un te ir tas moments, ka tā situācija jau šodien un rīt viņai nebūs vieglāka. Jo tie notikumi, kuri šobrīd parādās pasaules ekonomikā, to situāciju sāks pasliktināt būtībā. Mēs redzam virknē nozaru, kuras šogad jau bija problemātiskas. Mēs redzam, ka pāris dienas atpakaļ pasaules fondu tirgos ir zaudēti gandrīz 1,6 triljoni, ja, līdzekļu. Ir milzīgs kritums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ekonomikā būs problēmas. Pasaules ekonomikā. Nav runa pat par Latviju. Ja? Tas nozīmē, ka mēs, kuri jau esam jau tāpat jau sliktā diezgan pozīcijā, mēs jau izjutīsim vēl vairāk un vēl izteiktāk. Protams, ir cerība vienmēr, un cerība mirst pēdējā, ka varbūt viss nostabilizēsies un nostāsies savās vietās, bet retorika, kuru mēs dzirdam arī Eiropā, nevis Latvijā, bet Eiropā, faktiski ir ļoti tuva un ļoti līdzīga tam, kāda viņam notika pirms Ukrainas notikumiem. Un tāpēc līdz ar to vēsturnieki pēc tam kaut kāds sāks vilkt ārā to un sāks skatīties uz to, kas mums ir valdījuši un kas mums ir teikuši un kā ir teikuši un ko ir teikuši. Un es domāju, ka tur izlīdīs ārā tādas lietas, par kurām mēs negribam īpaši varbūt šobrīd runāt. Bet, diemžēl, šo darboņu šobrīd personisko interešu un personiskā krēsla un personisko labumu rīcības ir tik bīstamas un tik draudošas, ja, ka mums vairs nav, mums ir ļoti, ļoti grūti. Un jautājums ir, kādiem brīnumiem nu jau gandrīz vai būs jābūt, lai mēs nu, šo ļoti slikto, šo 73% rādītāju mēs tomēr uzlabotu. Un šeit šie satelīti dažādās pašvaldībās, tur ir darbojas tikpat slikti, kā faktiski, kā tas ir arī augšgalā. Ja? Un lai cik patriotiski sistu pie krūts un teiktu, vai cik viņi tur ir tādi domā, par ko tur, nu, par ko domā. Nu, mēs citu pašvaldību redzam debesu brīnumus, ja? Vairāk vai mazāk dzirdam. Un redzam personiskās ieinteresētības un tā tālāk. Un tagad ir interesanti, ja, kas tad ir tie 7%.
Būtībā tie 7% liela kaut kādā mērā ir viena daļa pietuvināto šo cilvēku, kas ir pie visām šīm te varām, kuri vienkārši gūst labumu no tā haosa un no tā, kas šobrīd notiek kopumā valstī. Un tāpat laikā neaizmirsīsim, demogrāfijas krīze mums ir ļoti nopietna, iedzīvotāju skaita samazināšanās ir ļoti nopietna. Mēs redzam pilnīgu haosu, kas ir veselības aprūpes sistēmā, kur kādam varbūt mēnesī alga 40,000, bet kāds faktiski tur ir pavisam sliktā situācijā, ja mēs redzam nespēju nodrošināt medicīnas aprūpi, mums ir hausi visur, kur pēc kārtas, pat tur, kur nebija, tur arī ir hausi. Ja? Tā kā, diemžēl, man šobrīd nav pamata uzskatīt, ka, teiksim, tūlīt kaut kas uzlabosies. Ja? Un redzot pasaules tendences, man ir jāsaka, tā mums ir jābūt gataviem situācijām, kas būs šo aptaujas rezultātu fiziskā izpausme. Iespējams. Ja? Kāda fiziskā izpausme? Vai tas būs ar čemodānu prom no valsts, vai tā būs vienkārši ignorance tam, kas vispār šeit notiek, tādā ziņā, kā neatbalstīt, klaji necienīt un tā tālāk. Un tā tālāk grūti pateikt. Nu, kā saka, ziniet, cilvēks ir tāds, ka viņš dažreiz nezina pat, kā viņš reaģēs kaut kādā ekstra situācijā. Un es domāju, ka tas ir soli pa solim mēs nonākam pie tā. Nu, redziet, un padomu laiku arī grib atgriezt Družiņņikus, arī grib atgriezt jau atpakaļ Kozlovska kungs iekšlietu ministrijā. Nu, tā kā redziet, es saku tā, gribējām iet vienā virzienā, bet atgriezāmies uz padomu laiku ar Družiņņikiem. Ja? Tā kā idejas nekādas jaunās atnesās vecās komunistu idejas. Tā kā, nu, kas pie varas, tādi arī ideju kopumi. Paldies! Jā, paldies, Līga. Varbūt nedaudz pakomentējot par attiecīgi šo te brīvprātīgu kārtības sargu ieviešanu. Es domāju, ka šeit pat nav jautājums par to atgriešanu tādā formā, bet vienkārši Kozlovskis acīm redzami zina un saprot, kāds viņam reāli ir štatu nekomplekts un kāda ir reālā situācija. Un ka tie cilvēki jau ir, teiksim, liela daļa pārguruši, liela daļa izdeguši, plus vēl tagad viņi tiek tracināti ar jautājumu par izdienas pensiju iespējām, kaut kādām manipulācijām nākotnē. Tā kā, manuprāt, viņam vienkārši nav resursu, lai pildītu savus pienākumus. Un tāpēc, protams, bet, manuprāt, ir diezgan muļķīgi tagad domāt, ka, teiksim, cilvēki ies pa velti, riskēt ar savu veselību un iespējams dzīvību un piedalīties sabiedriskās drošības un kārtības aizsargāšanā. Bet es pilnīgi piekrītu, ka tas simptoms ir ļoti nopietns un vēl viens simptoms, kas pierāda, ka krīze ir ārkārtīgi liela un iespējams pat nenovēršama. Kārli, lūdzu, vārds tev, cēloņi tam visam un iespējamās sekas. Es tā kā varbūt arī atkārtojoties, bet principiālās lietas gribu pateikt. Tad tas, kas starptautiskā līmenī ir nesaprotamas lietas. Līga nācija, saprotams, pirms otrā pasaules kara viņa beidzās pēc otrā pasaules, apvienotu nāciju organizācijā. Nu, mēs visi redzam, nekādu lēmumu nevar pieņemt, jo tur var bloķēt, pats agresors stāv ar tiesībām nobloķēt jebkuru lēmumu, situācija ir sliktā. Eiropas Savienība arī daudz problēmu, bet es konkrēti tā pa Latviju. Principā valstī, lai būtu normāli, jābūt ir 3 prioritātes, mans viedoklis – ticība, labklājība, drošība. Ticība, un es tā apstāšos tikai par ticību. Ticība nav baznīcai tikai. Katrs var ticēt baznīcai vai kam tur viņš tic, tas ir tā. Bet ticība valsts pārvaldei. Ticība valsts pārvaldei. Un lai būtu tā ticība valsts pārvaldē, jo šitie rezultāti tieši parāda, ka nav tās ticības, ka pesimisms, dusmas un tam līdzīgi tas, ka valsts pārvaldē slikti strādā. Tad, lai viņa būtu, ir jābūt ne uz papīra, bet reāli dzīvē balansam starp tiesībām un atbildību.
Man patika, ka vienā valstī iecēla tādu kā knapu priekšnieci sievieti, kas uzreiz diezgan ātri arestēja ģenerāla prokurora brāli un tam līdzīgi, kas bija kaut ko pārkāpis. Nu, tur uzreiz jūtams, cilvēki redz, ka tur ir ielikt cilvēks, viņš pildīs savu darbu. Tātad balans starp tiesībām un atbildību. Tas tā kā ir pirmais punkts. Otrais punkts, teiksim tā, ka vēlētājiem ir jādod iespēja un jāparāda viņu ietekme uz visu to politiku, uz to, kas notiek valstī. Tātad viņiem ir jādod plašākas tās tiesības. Nu, kādas tas varētu būt? Nu, tas ir sākot ar varbūt papildus ir prezidenta vēlēšanas, lai ne tur, ka zoodārzā ir norunājuši kaut kādi 100 cilvēki, tur kaut ko norunā un ievēl prezidentu. Bet nu visa tauta izvēl. Tas nenozīmē, ka prezidentam tiesības jāpaplašina, var jau paplašināt. Bet nu pats princips, ka cilvēks tā kā jūt, ka viņš var piedalīties. Tas ir otrs. Trešais moments tāds būtiskais ir, ka vajag pašu sistēmu, un tālāk ir arī ir tas, ka vajag dot tiesībās vēlētājiem arī atsaukt deputātus. Var to sistēmu pašu mainīt, bet arī tiesībās atsaukt. Kā to izdarīt? Izmantojot blockchain, ir raksts bijis un tam līdzīgi ir arī priekšlikumi. Nu, var to izskatīt. Tad deputāti justos, pagaidiet viņu, kas vēlēja, tie var pierādīt un viņu var arī atsaukt. Bet tālāk ir principiālās lietas, kas ir tā kā būtiski, tas ir, nu kā demokrātiskās valstīs ir jābūt. Tā tad ir jābūt atdalītā izpildvara no likumdošanas varas un no tiesu varas, neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi. Vai tas Latvijā ir? Nav. Kur notiek lemti tas, kā balsos parlaments un tam līdzīgi. Tas tiek lemts, koalīcijā sanāca, nosprieda tas kā izpildvarā. Un viņi nolēma, un tas Saeimā jau nobalsos, ja viņiem ir vairākums. Mēs tos demokrātiskos principus vienkārši neievērojam. Tie būtu jāievēro, tad būtu arī vairāk tā ticība. Kā to var darīt, par to arī daudz ir rakstīts un tam līdzīgi. Var profesionālu ministru kabinetu. Kad vēlētāji ievēl Saimu, Saimā ieceļ premjeru, premjers veido ministru kabinetu. Nekādu partiju tur nav svarīgi. Varbūt kaut vai no savās partijas visus. Tas nav būtiski. Bet svarīgi, ka premjers kaut vai katru mēnesi atbild Saimas priekšā. Viņi ministru kabinets izstrādāja ministru kabineta rīcības plānu 4 gadiem, kur visas partijas diskutē un pierāda saviem vēlētājiem, ko viņi solīja un kā viņi ieliek tai plānā. Nu, neizdosies, saprotams, visiem visu ielikt, bet viņi vismaz parādā, ka viņi centās, un tad vēlētāji var atsekot, pagaidi. Un kad ielikts plāns ir apstiprināts, tad premjers atbild par tā plāna izpildi. Nekādu atsauksmi uz kādu tur ministriju, tas ministris, tur tā partija ir vainīga, es nekā nezinu. Jābūt ir mēs kā militārie cilvēki, nu šeit mēs esam trietā, kas vismaz rezervēs, ka šeit ir skaidra atbildība. Tu esi priekšnieks, premjerministris. Viss ministru kabineta, visas kļūdas, veiksmes, neveiksmes ir tava atbildībā. Un to vērtoja Saeimā. Un Saeimā atbild vēlētāju priekšā. To sistēmu vajag sakārtot. Tad nebūs tādas lietas, un tā ticība ir ļoti būtiska. Es vienmēr pievedu to Šveices piemēru. Vai Latvija ir iedomājams, kad, piemēram, viņi taisa aptaujas vēlētājiem un tam līdzīgi, kad viņi valdībā parāda, nu, ka tā budžetu ir tāda situācija, ka mēs pensijas tur nevarēsim pielikt daudz, un uzdot to jautājumu vēlētājiem, pensionāriem un visiem. Jūs kā uzskatāt, vajag pielikt pensijas vai nē? Vēlētāju rezultāts, ko viņi atbild, nē, nevar. Jo tādēļ valdība paskaidro, viņi tic tai valdībai. Ja valdība pasacīja, nu, ka nevar, nu, tad nevar. Viss, tā ir uzticība. Tā ir uzticība. Jā, visu laiku notiek visādas lietas tādas, ka cilvēkiem nu nekādas nav ticības. To, ko dara, nekādu paskaidrojumu nav un tam līdzīgi.
nauda tur aizplūst daudz kur. Tātad ir konceptuālās lietas, kas būtu jādala valsts pārvaldei, lai sakārtotu, tad rasies, tas uzlabosies tie rādi. Paldies! Jā, paldies tev, Kārli, par viedokli. Juri, lūdzu, tavs viedoklis, kas vainīgs un ko darīt, un nu, tā kā apkopojumu visai šai situācijai. Lūdzu, Juri. Jā, Līga pateica par 73%. Es jau teiktu, ka tie ir 85, jo vienaldzīgie tie vēl ir bīstamāki. Jā, tie cilvēki, kas neko nevar izteikt un negrib izteikt, tie vēl ir smagāki. Jā, diemžēl ir situācija ir tāda, un es gribētu sākt ar to, ka pasaulē tiek veikta periodiski aptauja, kuri cilvēki ir vislaimīgākie. Un, lai cik tas nebūtu dīvaini, ja es nemaldos, tā doma man burtiski tagad ir nākusi, tā bija Somija. Un es sāktu ar to, kāpēc tie cilvēki ir laimīgi. Un man tā liekas, cilvēkam nav daudz kas vajadzīgs, un tie, kuri mācījās, varbūt pedagoģiju, cilvēka tur faktoru un tā tālāk, zina, ka ir tāda Maslova piramīda, kurš ir definējis tās cilvēka vajadzības, kurš sākās pirmais ar to pamata drošību, pārtiku, tādām lietām, un tālāk augot uz augšu, iet arī piramīdas galā tur attīstība, komunikācija ar cilvēkiem, sabiedrība un tā tālāk un tā tālāk. Un tad es varbūt sākšu ar to, ka jā, šī aptauja liecina par to, ka situācija ir diezgan bēdīga. Un par to mēs esam ļoti daudz runājuši. Mēs esam runājuši par to, ka ir zināmas problēmas, ne zināmas, bet ļoti smagas problēmas ar ekonomiku, un tikmēr, kamēr nav ekonomikas, nav arī spēcīga drošība. Jo šīs lietas ir saistītas, un, kā jau saku, 2% vai 5% no 100 eiro vai no 1000 eiro, tā ir zināma summa. Tāpēc ar to mums ir jārēķinās. Otrs, mēs esam runājuši par izglītību, medicīnu un šīm lietām man tā liekas tas, kas ir vajadzīgs cilvēkam. Cilvēkam ir vajadzīgs darbs, cilvēkam ir vajadzīga laba medicīna, cilvēkam vajadzīga izglītība un ticība, to, ko Kārlis teica, ticība un uz nākotni, ka viņš būs nodrošināts ar darbu, nodrošināts ar atalgojumu, ar pensiju, ar sociālām garantijām. Tātad viss tas liecina, ka šīs lietas nav vai viņas ir ļoti vājas, un to mēs arī varam konstatēt, kad lasām ziņas gan par medicīnu, gan problēmas par izglītību, kas tagad notiek, ka skolotāji ir katastrofāls trūkums. Un es pats sastopos, ka man saka, man taču fizikas skolotāja vispār nebija, ko jūs man jautājat. Tas nāk students mācīties no Latvijas, un, protams, ka viņš atklāja to, ka vispār skolotāja pat nebija. Ja? Tāpēc tur mēs arī sastopamies ar tām sekām. Bet, ja mēs tagad paskatāmies un runājam par to, kādas ir tendences uz nākotni, tad šī tendence kopš 90. gadiem pagājušā gadsimta liecina par to, ka ar katru gadu mums samazinās iedzīvotāju skaits. Mums dzimstības līmenis joprojām ar katru gadu samazinās, mums aizbraukušo cilvēku skaits palielinās, un, jā, un tā izglītība, kuru mēs reformējam katru gadu un ziņojam, ka ieguldām, reformējam, un izņemot par to, ka mēs mēģinām viņu reformēt, mēs nerunājam par kvalitāti un par kaut kādu tādu patstāvīgām vērtībām, kuras būtu nepieciešamas. Ar to, man tā liekas, arī šīs tendences, teiksim, ir parādītas. Viņas parādītas, ja mēs paskatāmies iepriekšējos 30 gadus, un varam redzēt, kā šīs lietas iet un virzās uz priekšu. Un es domāju, pagaidām mēs neredzam.
Kas vainīgs? Es teikšu, vienmēr ir labs jēdziens, par kuru mēs vienmēr runājam, ka visam vainīga ir vadība, tas, kas vada. Būsim atklāti, kas tad? Mēs nevaram vainot cilvēkus, mēs nevaram vainot skolniekus, mēs nevaram vainot slimniekus, mēs nevaram vainot, nu, teiksim, tie, kas, vai karavīrus, ja? Mēs nevaram tos vainot. Ir jāvaino tas, kas vada, organizē, dara, un tas arī atspoguļojas tajā rezultātā, par kuru tikko Raimons arī runāja, un tas atspoguļojas arī tautas tādā izteiksmē. Pats briesmīgākais, jā, un pats briesmīgākais ir tas, ko man tā liekas, mani kolēģi ir izteikuši, tas ir, ka šī aptauja un šie rezultāti un šīs tendences ir cieši saistītas ar nacionālo drošību. Mēs arī konstatējam, ka mums pietrūka iesaucamo karavīru. Kāpēc viņu pietrūka? Viņu pietrūka tāpēc, ka dzimstība samazinās, jau pieminētā demogrāfija pasliktinās, cilvēki aizbrauc. Tas ir tikai viens no tādiem secinājumiem. Otrs, arī to, ko es saku, ja mēs runājam par budžetu, tad tikmēr, kamēr viņš ir vājš, tikmēr arī tas procents iedalītais uz aizsardzību ir zemāks. Un, ja mums nav izglītības atbilstoši, mums nav arī spēcīgu, gudru cilvēku, kas varētu, nu, teiksim, nest labu pienesumu, spēcīgāku pienesumu. Es nerunāju, ka mums nav cilvēku, kur ir gudri, kur ir spējīgi. Tādi ir un dara, bet man tā liekas, tie cilvēki arī mēģina izbraukt, sameklēt vietu kaut kur citur un darīt kaut ko ārpus Latvijas. Arī tā ir tendence. Tāpēc man tā liekas, mums ir jācenšas, lai mēs būtu paši laimīgākie. Un tā kā Somijā, un šī laime var atnākt līdzās ar spēcīgu ekonomiku, labu izglītību, spēcīgu valdību, un kad katram cilvēkam ir darba vieta, dzīves vieta, spēja izglītoties, pilnveidoties, atpūsties, tad arī rezultāti noteikti, aptaujas rezultāti būs daudz labāki, demogrāfija pacelsies, cilvēki atgriezīsies un drošība būs daudz augstākā līmenī. Bet ļoti labs jautājums, ko man gribētos pateikt, kā ir Igaunijā un Lietuvā, par ko man tā liekas, mēs neviens nepateicām, jo Igaunijā ir labāka situācija. Mūsu laiks rit uz beigām, tāpēc es saku arī paldies, un Raimond, noslēdzošais vārds tev varbūt kāds ir, jā. Nu, kolēģi, jūs ļoti sīki un detalizēti visu izskaidrojat un pastāstījāt. Situācija ir pesimistiska, katastrofāla. Nu, skatīsimies, kas notiks tālāk. Paldies jums visiem par viedokli, klausītājiem, skatītājiem. Paldies par uzmanību. Uz redzēšanos!